Mani sauc Kitija Ieršava, un es nodarbojos ar autosportu. Kādas manas sajūtas braucot, nav sajūtas. Un nav arī nevienas domas. Tas ir tāds ļoti foršs brīdis, kad nav uztraukuma un tu nedomā par neko. Ja tu sāc domāt, tad brauc no trases, jo būs slikti. Pirms katra brauciena es izbraucu, teiksim tā, vairākas reizes pa trasi galvā. Kādas 3 reizes ielieku pirmajā ātrumā, tiešām, lai būtu. Uzmetu kaut kādas 3 reizes pa 3 krustiem, dažreiz vairāk, ja ir laiks. Un mēģinu izdomāt, kur es braukšu pirmajā līkumā un kā pirmais līkums sanāks. Tajos grūtajos brīžos, kad tiešām vairāk negribās braukt un visu gribas pamest malā, tad tētis vienmēr ir tas, kurš saka, tu vari labāk, es zinu, ka tu vari labāk. Un tev tas ir jāparāda. Un brālis ir ļoti liels atbalsts. Ne mēs vairāk esam konkurenti trasē, bet tiešām viens otru bīdam uz priekšu. Un, protams, visi vecāki, mehāniķi, bet bez tā nekur. Tīpaši no sākuma ziema bija ļoti liels biets un nepatika braukt ziemā. Un dažreiz pat tā, kad ar asarām uz trasi jābrauc. Bet tad, kad tu tam tiec pāri un tad, kad sanāk un tad, kad tu tiešām redzi, ka ir labi rezultāti, tas dod motivāciju turpināt. Mani tuvākie plāni ir 2024. sezonā startēt Latvijas autokaršu čempionātā Open klasē, kurā es startēšu jau 4. sezonu. Un, protams, kā katru gadu mērķis ir tikt vismaz top 3-niekā, un tāds lielais plāns, protams, ir čempionas tituls, bet tad man jābrauc tētis, kas būs grūti. Lai es sasniegtu šos plānus, noteikti ir man jāstrādā pie fiziskās sagatavotības. Tas ir tas, kas visvairāk nosaka, cik tu labi brauc dienas beigās. Un bieži vien mašīnā ir 40 grādi, ja pat ne vairāk, un ir jānobrauc 7 apļi un diezgan liela spriedze. Un es jau tā strādāju pie fiziskās sagatavotības, bet vienmēr var vairāk.